Labrīt! Šodien ir ētika pirmajā klasē. Šodien mēs runāsim par rakstura iezīmēm. Sakiet, vai jums patīk mācīties? Vai jums ir viegli mācīties? Vai jums bija kaut kādas grūtības mācībās? Vai jums ir bail no grūtībām? Kādi ir jūsu vaļasprieki? Paldies par atbildēm! Tagad lūdzu paņēmiet baltu lapu un uzzīmējiet lielu smaidu, jo ar smaidu ir vienmēr vieglāk visu pārvarēt. Kad cilvēks smaida, viņš jūt kaut ko patīkamu. Kā var īsi nosaukt smaidus, jūtas, emocijas, garastāvokli, intereses? Pareizi, cilvēka iekšējā pasaule. Vai jūs varat pateikt, kas ir cilvēka iekšējā pasaule? Padomājiet. Cilvēka iekšējā pasaule ir viņa emocijas, garastāvoklis, vaļasprieki, domas, intereses, par ko domā cilvēks. Kā var citādāk nosaukt cilvēku, kam ir sava iekšējā pasaule un kam piemīt visas iekšējās pasaules iezīmes? Padomājiet. Pareizi, personība. Vai cilvēks piedzimstot ir jau gatava personība? Vai visas intereses, emocijas, vaļasprieki mums ir no dzimšanas? No kurienes viņi radas? Pareizi, no ģimenes, no citiem cilvēkiem, no apkārtējas vides. Mums radas jautājums, kā var uzzināt par cilvēku, par to, kāds viņš ir, jūsu domas? Protams, ka mēs varam redzēt cilvēku, varam redzēt, kā viņš izskatās, varam redzēt viņu emocijas, ārējais izskats, viņa sejas izteiksme, bet vai mēs varam spriest par viņu tikai pēc ārējā izskata un pēc sejas izteiksmes? Mēs visi esam ļoti dažādi. Mēs izskatāmies dažādi, mums ir dažādas emocijas, bet nevar spriest par cilvēku tikai pēc ārējā izskata vai sejas izteiksmes. Mēs nevaram zināt, kas viņam ir iekšā, tikai pēc viņa izskata. Personība. Kas ir personība? Katram cilvēkam piemīt kaut kādas iezīmes, kas parāda mūs unikālus un ar ko mēs atšķiramies no цитiem. Каждый человек уникален и неповторим. Vai jūs zināt, kā vēl var nosaukt cilvēka iezīmes? Padomājiet. Pareizi, raksturs. Katram cilvēkam piemīt viņa rakstura iezīmes. Характер – это неповторимое сочетание особенностей личности. Kādas var būt rakstura iezīmes? С левой стороночки вы видите колоночку с поступками, с правой стороны – черты характера. Попробуйте поработать индивидуально. Прочтите поступок и постарайтесь определить для него черту характера. Например, защитил малыша от собаки. Как вы думаете, какая черта характера присуща этому человеку? Правильно, это может быть сострадание или заботливость. Kādas vēl var būt rakstura iezīmes? Atklātība, cilvēce, neatlaidība, nopietnība, jautrība, slinkums. Tagad lūdzu paņemiet baltu lapiņu un uzzīmējiet vidu lielo sirsniņu. В середине сердечка напишите, пожалуйста, те черты характера,
которые вам сейчас уже присущи, которые есть у вас, по вашему мнению. За пределами сердечка напишите те черты характера, которые вы бы хотели иметь в будущем. Paldies par uzmanību!